16. martā Rūjienas sporta hallē varēja piedzīvot vēsturisku notikumu. Savu mājas spēli Rūjienā aizvadīja VF Rīga, kurai pretiniekos stājās basketbola klubs Valmiera. Šādu projektu šī sporta veida popularizēšanas nolūkos komanda aizsāka pagājušajā sezonā un pārliecinājās, ka Latvijas pilsētās mīt dedzīgi basketbola fani, tādēļ to turpina arī šo sezonu. Un pateicoties jaunuzceltajai sporta hallei, arī rūjieniešiem bija iespēja skatīt savus elkus dzīvē. Pa kur komandu fano? Es, godīgi sakot, pat nevienu pa otru pēc par labu basketbolu, jo abās komandās spēlē man draugi. Man ir žēl. Es gribētu gan par Valmieru, gan par VF. Jo ir mana audzēkņi, kas spēlē. Kur komanda tev vairāk patīk? Latvieši. Latvieši, ja? Un kur krāsa, zaļā vai melnā? Zaļā. Pa VF. Un tu? Pa VF. Un tu? VF Rīga. Kāpēc tieši par VF Rīgu? Jo viņi ir lielpilsēta. Jā, un kā viņi forši spēlē, ja? Jā, labāk arī spēlē. Viņi populāri arī. Jā. Tas ir saulaicīgs instruments. Un kāpēc viņš izdod tādu skaņu? Viņi ir patīkami. Viņi mulcina citus spēlētājus. Par ko fanojiet? Skaits spēle. Bet tieši par kur komandu? Mēs mēģinām grūti izvēlēties. Cik ir Rīgas VF, tā ir mājas spēle. Es kā mājinieks, tad es šodien fanošu par Rīgas VF. Abās komandās spēlē arī bijušie rūjienieši – Dairis Bertāns, Edmunds Elksnis un Jānis Bērziņš, un viņiem atgriešanās savā dzimtajā pilsētā raisīja papildus emocijas. Kā atkal ir spēlēt Rūjienā? Ritīgi forši. Kad 7 gadus nebija te bijis, es domāju, basketbola laukumā un forši un prieks, ka cilvēki bija pilna zāle un es domāju, ka viņiem patika. Skatījos tribīnēs, tur gandrīz katru otro seju bija pazīstama. Tas nedaudz uztraukums bija pirms spēles, bet es domāju, tas sākumā pārgāja un ļoti rūjienieši mūs atbalstīja, gan Valmiera, gan arī VF, un es domāju, bija spēlēt diezgan forši. Sportisti arī pozitīvi novērtēja jauno zāli, uzsvaru liekot uz jaunajiem censoņiem piedāvātajām iespējām. Jātrenējas pie gan Rolanda, gan Elva. Skatījos vakardien, bija ļoti daudz, kuplā skaitā viņi. Es domāju, tikai jātrenējās un tad jau var sanākt jebkas. Tā kā tagad viņiem ir šitāda zāle, tad noteikti izmanto to iespēju. Trenēties, nestaigāt pa ielām, nedaudzīt stiklus un kārtīgi trenēties jaunajā zālē. Galvenais, kādēļ VF un basketbola klubs Valmiera devās uz Rūjieni, protams, bija spēle. Iepriekšējā komandu tikšanās reizē uzvarētājs tika noskaidrots mača pagarinājumā, bet šoreiz rīdzenieki spēja uzvarēt jau pamatlaikā ar 85-65. Amanda Anna Bērziņa, Arturs Gruzdiņš, Rūjienas televīzija.